Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji, esiet sveicināti, mīļie klausītāji, esiet sveicināti, mīļie mieram tuvu draugi, mierīgas sarunas nemierīgajiem. Un šodien man liels prieks diekons Gunārs no Jēkaba katedrāles. Esiet sveicināts, diekon Gunār. Jā, patiesi esmu iepriecināts, jo taču izrādās esmu nemierīgais. Tāpēc arī aicināts, bet pateicība Dievam par to, ka var būt, sen šeit neesmu bijis, arī esmu tā iepriecināts visā apkārtnē un visur, un ir tīpaši skaisti pa logu pretī skatoties skaistajā dabā, tā ka tiešām tā ir Dieva dāvana, žēlstība, ka es šodien varu būt pie jums. Es tieši braucu šurp un es domāju, ja es zinātu, ka diekons Gunārs nāk komplektā ar šādu skaistu vasaras dienu, man taču vajadzēja mājas sākumā to tikšanos rīkot, nevis tagad māja beigās, bet nu paldies Dievam, ka mēs vēl uz jūnija vidu to nesaorganizējām, vai ne, ka vismaz šodien visai Latvijai dāvana no jums, no kunga, sakarā ar mūsu tikšanos. Pateicība Dievam. Pateicība Dievam. Diekon Gunār, šī doma par šādām sarunām radās jau drīz būs gads apkārt rudenī. Es biju Jaunajā Rīgas teātrī, viņiem bija filma pēc tāda paša nosaukuma izrādes Baltais helikopters. Nezinu, vai jūs redzējāt izrādi, vai jūs redzējāt filmu. Tas ir stāsts par pāvestu Benediktu 16. par viņa pēdējo dienu kalpošanā, kad viņš grasās paziņot par savu atkāpšanos, un tad šie notikumi ir tādi. Un tur ir daudz sarunas arī tostarp par viņa sekretāru, un ir tādi brīži, kur pēkšņi tā saruna kļūst personiskāka, un tas viņa sekretārs, kas arī ir garīdznieks, kas kalpo Dievam, un viņš pāvestam saka, bet kā jūs lūdzat? Kā jūs ticat? Un ir tā sajūta, ka viņam arī ar visu to viņa Dievam kalpošanas stāžu ir vajadzīgs tas ticības stiprinājums, no kāda, kuram tā ticība jādomā ir lielāka. Un man kaut kā tajā brīdī radās tāda doma, ka pa brīdim vajadzētu satikties ar cilvēkiem, kuriem ir Dievs devis stipru ticību, ne tikai viņiem pašiem, bet arī, lai stiprinātu citus. Un man ir gribas tā domāt, un daudziem tā gribas domāt, un daudzi tā domā, jums ir šāda ticība, jūs esat šis liecinieks, jūs esat arī tas, kurš ievada cilvēkus ticības ceļā, kurš stiprina tos, kuriem ir kādi sarežģījumi, gan citādās sfērās, gan arī ticības dzīvē. Lūk, un liels paldies, ka jūs atsaucāties un bijāt ar mieru uz šo sarunu atnākt. Bet varbūt tiksim arī līdz jūsu ticībai un līdz tam stiprinājumam, bet varbūt sāksim no sākuma, jo mēs neesam uzreiz tie lielie ticības liecinieki. Vispirms mēs esam tie mazie Aiņas un Gunāriņi. Vai Gunārs jau piedzima ticīgā ģimenē, vai jau mazais Gunāriņš ticēja Dievam, vai jau mazais Gunāriņš pazina Dievu? Pirms uzsākt šo sarunu, un to jau daudzreiz esmu par to teicis, bet tad, kad bija runa par helikopteri, es arī ļoti iepriecināts, es biju arī. Jā. Un kaut kādā veidā tā filma bija ļoti, arī lika pārdomāt par ļoti būtiskām lietām. Un es domāju, tāda ir arī visa dzīve. Ja jūs uzdevāt man jautājumu, sākot jau par manu bērnību un par vispār, kā puika vēl būdams un tā tālāk, tad jau mana visa dzīve arī varētu teikt, ir kā tāds īsts helikopters. Kādā ziņā, tāpēc, kad visu laiku kaut kur ienācās iesēsties un pacelties un tad atkal nolaisties un tā tālāk, tā ir visa dzīve. Bet runājot par manu personisko dzīvi, tad vienmēr jau to esmu daudzreiz stāstījis un par to, kad mana mamma bija luterāna pēc savas ticības un tētis bija pareizticīgais. Un visi jautāja, bet kā tad tu, Gunāra, varēji kļūt par katoļu ticību? Jā. Tad jau es vienmēr ar humoru, visi jau to zina, Gunāra, humoru, es teicu, ja pareizticīgais aprecās ar luterānu, tad bērns dzims katoļi. Tas tāds karāta humors.
Bet jau no bērnības manī bija kā tāda iedvesma, un tas pats pirmais viss jau periods, tas sākās kādi 10 gadi, kad man bija. Jo es esmu pats Juglas puika, un es dzīvoju Juglā. Jā. Un man bija tās bija mums ļoti tāda 2-stāva māja, un tur bija kaimiņi ļoti, un vecāki gada gājumi, un jaunāki, un visur. Bet īpaši man ļoti interesēja, tad, kad runā par tādām ekumeniskām attiecībām, un kad ir ekumeniskā nedēļa, un kas bija arī par visām ticībām, es saku, tad jau esmu izgājis tam cauri, jau 10 gadus vecs puika būdams. Tāpēc, ka man blakus bija kaimiņiena, kur bija luterāni, un viņi mani parasti ved uz Luterāņu baznīcu, Krusta baznīcu. Starp citu arī patās nesen tur bija vesels koncerts brīnišķīgs, kur arī es piedalījos, es biju tā līdz asarām aizkustināts. Bērnības baznīcā. Bet tajā pašā laikā skaisti. Un tad es biju vēl otra kundze, viņa bija pareizcīgo latviešu, un tagad ir latviešu debesbraukšanas baznīca. Viņa man ved uz latviešu debesbraukšanas baznīcu, kur man ļoti patika arī. Un tad mums bija vēl adventistu kundze vecāk gados, un vecāki neiebilda, un viņi mani veda sestdienās, tad, kad bija adventistiem, ja viņi svin sestdienu. Un tāpēc, tad, kad runā par ekumeniskām attiecībām, ekumenisko sadraudzību, tad es saku, redzat, viena lieta ir par to izlasīt, otra lieta ir par to lasīt un tā tālāk, bet man tas bija praktiskās nodarbības jau sākot no 10 gadu vecuma. Un tad bija vēl kundze, kura bija kaimiņiene, vecāka. Man ļoti patika sadraudzība ar vecākā gadagājumu. Tagad tas ir drusku grūtāk, bet es domāju, paldies Dievam, jūs man arī uzaicinājāt, tad vēl arī ir sadraudzība ar vecākā gadagājumu. Un viņa bija pati katoliete. Un tas bija jau vēlākā laikā. Un tad, kad visur, kur es biju, tur jau garīdznieki redzēja, vienmēr mani pienāca klāt paglausti, jo, ja domājieties, sēž puika, kuram 10 gadu un pirmajā rindā, un tikai ekumēniski jau noskaņots. Fantastiski, jā. Un tad pirmo reizi man bija 16 gadi. Un 16 gados es pirmo reizi biju katoļu baznīcā. Tā kundze, jā, tikai 16. Tā katoļu kundze tomēr mazāk jā, viņa tā mazāk, bijusi. Pārējie arī es pats pievienojos. Jā. Es jau biju 10 gadus vecs puika, kad visi puikas sētā zināja, Gunārs jau ir, Gunāru paaiciniet, ir Balodas viens nomiris, viņš taču apglabās tulītās. Cik sirsnīgi. Jo zināja viss, ka Gunārs jau saistīts tur ar tām tantēm, bet tas jau bija Dievu kaut kāds iemests grauds. Un tad, kad es pirmo reizi 16 gadu vecumā nokļūtu baznīcā, tā bija Sāpju dievmātes baznīca. Nu, tur arī viss sākās. Tur jau, un tad, kad es ieraudzīju, ienākot katoļu baznīcā, Sāpju dievmātes baznīcā, un tur visu uzlūkot, man likās, ka tur ir īstenībā, ja tagad runā par ekumenisko sadraudzību, par kopīgu draudzību, tad es redzēju, te ir kā vesela mozaīka un arī tāds skaistie logi, kas ir tik krāsaini, un šeit ir viss tādā apvienotā, bet šeit ir tāda kalngals. Un tas man tā kaut kādīgi pamudināja, un tajā laikā tagad ir priesteris Kublīnskis, un pateicība Dievam, viņš jau ir labākos gados. Viņš ir brīnišķīgs. Kad es ar viņu satiekos, es zinu arī pēc maniem gadiem, man ir vēl ar vien kur tiekties, un viņš bija tad brīnišķīgs, un tad es iegāju pie viņu, un viņš bija draudzes prāvests, un es teicu, ka es vēlētos pieņemt katoļticību. Un viņš man teica, Gunār, jā, to varētu darīt, bet pat cik tev nav neviens no vecākiem, no teviem radiem visiem, neviens katolis, un tu esi nepilngadīgs, un tas ir padomu laiks, mani var jau būt man tā diezgan, ka man izsaugs pie atbildības, ka es esmu, varbūt tādā pārnestā nozīmē šodien jau pavidinājis nepilngadīgos, bet šī gadījumā pavidinājis uz ticības lietām. Viņš teica, tev jāpagaida. Un es gaidīju. Tiešām? Jā, es gāju vidusskolā, un vidusskolā jau visi zināja, tur pat direktori zināja, ka Gunārs ir bišķi laikam, tagad mūsdienu valodā teikt laikam crazy. Tas nozīmē, ka kaut kas viņam laikam nav kārtībā, ka viņš tur ar tām tantēm un pa tām baznīcām un tagad tā, un tad mani tas tā, bet mani tas nenobiedēja. Un tad beigās visus 3 gadus es neskatoties uz to, sestdienās vēl bija mūsu skolā nodarbības, bet jau pēc tam, pēc pusdienas, sestdienas, svētdien, es biju jau Sāpju dievmātes baznīcā. Es darīju visu, ko varēju. Man patika mazgāt grīdas, man patika iet uz ziedus iegādāties, man patika visu sakop, praktiski pie altāri jau es nevarēju kalpot, jo es sev skaitījos vēl tā kā nekatolis.
Un tad arī visu, un es biju tādā mīlestībā, un arī Kublīnska kungs, viņam bija liela mīlestība pret mani. Un viņš arī, kad bija kādreiz, viņš teica, Gunār, atnāc uz pusdienām. Un viņa arī bija māsiņa, kas ar viņu bija kopā, jau mūžīgo mieru. Un tas tā man parādīja. Tad es parādīju, kāpēc es tā runāju, tagad arī vēl ar iedvesmu, tāpēc, kad visas lietas, kas ir saistībā ar šiem ticības jautājumiem, tā ir Dieva dāvana. Un mēs varam ļoti to izlasīt, un mēs varam, arī katehisms biezais, kur es vēlāk jau lasīju, kad bija iznācis ticības mācības jautājumi, bet tad ir visas praktiskās nodarbības. Un tad, kad man palika 18 gadi, un tas tieši iekrita lielajā sestdienā. Jā. Un dievkalpojums no rīta bija lielās sestdienas, tagad mums lielajā sestdienā ir vakarā, bet tur jau bija no rīta. Un tad bija viss attiecīgi, un tur man arī tad Kublīnska priesteris, viņš teica, zinu, katram gadījumam es tev tomēr tādā kristīšu arī, un tas būs arī zem tāda noteikuma, ja tu esi kristīts, bet ja tu neesi kristīts, tad es tev kristīju, un tad es pieņēmu arī tiku tajā. Tas man bija liels piedzīvojums, un atnāca mājās, es vēl par to starp jau 3 gadus gāju korī dziedāt pa kluso, kā jau tāds jau tomēr vidusskolnieks. Sāpi dievmāts, tur man visi bija, kā saka, arī ērķelnieks un viss pazīstams, jau bija, es jūtos tur kā mājās. Un tas bija tā brīnišķīgi, un tad, kad jau arī tas viss jau pienāca, tas, kad es tiku pieņemts zemnotiekumu vēl kristīts, tad arī iesvētīts, un tad es atnācu mājās un pavisam aizmirs, un mani koristi uzdāvināja lielo kliņķeri, un uzdāvināja veselu ziedu buķeti. Un es atnācu mājās, un visi ieliku to vāzē, noliku, un atnāk mamma, jo sestdienā vēl bija darba diena tajos laikos. Es saku, Gunār, kas tev? Kas tev par svētkiem? Tev taču svētkiem, jo tas jau bija, tev taču dzimšanas diena bija jau. Un viņi uzreiz pagriež, saka, klausies, vai tu nepieņēmi katoļu ticību? Es domāju, zinu, arī viņai Dieva dāvana. Pravietošanas dāvana. Es teicu, jā, mamma, bet es varu tikai arī apsveikt. Kāpēc? Paskaties, kāds kliņģeris, es tev labprāt gribu uzstāstīt. Svinēsim kopā. Jo tā, varbūt es tās emocionāli to pastāstu, bet tas man vienmēr paliks atmiņā. Jo tad, kad daudzi runā par tādām ticības lietām un grūtībām, man arī bija savas grūtības. Bet tādā veidā to darīt un palīdzēt un kaut kādā veidā, un tad jau bija arī vēl dežuranti, tur sēdēja pie durvīm, un tad es arī palīdzēju, lai viņi atpūšās, un atkal padežurēju un visur. Un es jums varēju pateikt, ja tu ej ar tādu dabisku vēlmi un tomēr tiecies uz kādu pilnību, tad viena lieta, ka to jau ļoti var, kā tagad ir moderni, project. Bet tas ir tas būtiskais projekts. Piedodiet man, ka es varbūt aizrāvos, bet jūs skaisti ieskicējāt to sākumu. Bet man šīs atmiņas un tas viss palika ar to. Un tad jau tālāk, tad ja es jau biju pie sāpdievmātes draudzes un vispārējo, bet tad jau pienāca jau tādi laiki, es jau vēl arī tāpat biju jau vidusskolu pabeidzis, un tad man kaut kādīgi vēl tāda studijām un vispārējais tā vēl nebija nokļūst, bet man ļoti patika jautājumi, kas bija saistīti ar grāmatām. Un tad es arī domāju, man jau ir tagad, man taču jau kaut kas jānopelna arī ir. Tad aizgāju uz tagadējo, kas te ir tā saucās, te jau centrālā grāmatnīca un vispārējo, un tur es ļoti ilgu laiku nobiju. Un tad beigās, kad Sāpju dievmātes baznīcā, man piedāvāja arī, kad es varēju būt arī tur, būt tajā kopībā visā pārējā, bet tad arī pienāca tāds laiks, kad man pienāca, kad arī katedrālē bija vajadzīgs dežurants. Un tad beidzot sākās un tad es notiku beidzot karjera. Ar katedrāles, un tad jau varētu, tas arī bija tā, bet kā dežurants, bet man jau vienmēr bija tāda, man jau tad bija tā dota Dieva dāvana. Un tad jau nekādīgi tu tev evaņģelizēt nevarēja kā tagad, bet tur jau nāca grupām ekskursanti no Vispadomes Savienības. Un viņiem ļoti patika. Un tad bija jau tik tālu nokļūst līdz tam, kad atnāca gidi un teica, iesim tālāk, paidžom daļše.
Он говорит, нет, спасибо, у нас уже есть гиды, притом он бесплатно, он уже все рассказывает. Laikam arī jāiztulko mūsu klausītājiem. Tas jau mūsu gids, un viņš jau bez maksas, viņš jau mums vada visu jau. Un man bija tāda aizrautība, ka tagad vēl es izgāju cauri, es runāju par visām svētbildēm, Dievmāti, tad Jēzus pie krusta, tad viņa augšām celšanās, tad viss cauri. Un tad, kad pēc kāda laika, kad pagāja jau kāds laiks, daudzi atbrauc no Krievijas, un teica, mēs esam atkal ekskursijā, bet es esmu nodomājis, ka es gribētu tapt kristīts un arī iesvētīts. Un katoļu baznīcā, es saku, cik ilgi tu būsi? Nu, nedēļu kādu jau būtu, es vēl būšu. Un tad, kad tagad runā par tām valodas jautājumiem, ka krievisku un atkal vēl, jo jautājums nebūs attiecībās par valodu. Un tas vienmēr, bet galvenais jautājums būs, kāds bijis mans attiecības ar jebkuru cilvēku tuvāk mīlestībā. Un tad notika tiešām brīnumainas lietas. Un tas bija tajā laikā, kad mēs jau varējām to, ko sauc tagad mūsdienās par evaņģelizāciju. Vajag iet pie cilvēkiem, vajag stāstīt, vajag darīt. Šodien vēl tas tā kaut kādīgi tā, varbūt liekas vēl tā daudziem nesaprotam, bet mums jau tajā laikā, kad bija tā, bija kaut kādīgi tāda jau Dieva dota dāvana, kur arī mēs uzsākām. Man šķiet tiešām mēs arī šodien bieži vien nenovērtējam, kādā laikā mēs dzīvojam, jo tas taču īstenībā bija tikko, ka tie noteikumi bija pilnīgi citi, bet Diakon Gunār, brīnišķīgi, tātad jūs esat nokristījies, jūs jau kalpojat katedrālē kā dežurāns, un tad ir kaut kāds tas brīdis, droši vien, ka kungs jūs aicina dot viņam vēl vairāk, proti dot tā kā visu dzīvi. Jā. Kā tas aicinājums, ja drīkst tik personisku jautājumu? Jā, tas bija arī kaut kādī, kad es biju visu laiku dežurāns, bet atklāt sakot, es jau to izmantoju, ka es varēju būt, faktiski es jau īstenībā biju evaņģelists, tā nezināju, ka es evaņģelizēju. Un tad cilvēkiem, kad iemeto seku, un es biju tāda aizrautība stāstīja par vēsturu. Vakar tad reiz jau bija arī varas iestādes, kas arī par mani interesēja. Tad jau es pirmo reizi nokļuvu arī tā saucamajā stūrmājā. Arī tas bija. Jā, tas arī bija tādā veidā, bet es kaut kādīgi nebija par to visu sabaidījies, es nebija tā ļoti bija, tad vēl mums draudz prāves toreiz bija vēl pašos sākos, tas bija arī Pujāta kungs tagadējis, kas jau emeritus, jau atpūtā ir kardināls un tā tālāk, un kad es viņam to pastāstīju, viņš teica, Gunār, nevajag no tā baidīties, tu vari turpināt. Tevi jau kaut kādā veidā, tu jau neko neesi pret valstisku un vēl kaut kādas, tad iesaka, ne, man nekā tāda nostāja nav bijusi. Un pats interesantākais, ko es vienmēr visu mūžu atcerēšos, tas bija tas, kad mani aizsauca uz stūrmāju, un tad bija attiecīgi tas, saukšu kungs jau arī, bet varēja redzēt, ka viņš jau nebija vairs kāds pussauds vai tā. Un tad jau, kad bija tā, man tā saruna vispārējā, bet es vienmēr teicu, lai kādi nebūtu apstākļi arī šodienas apstākļos vienalga. Mēs jau varam tikai teikt Krievijā tas, Ukrainā tas, vēl kaut kur, bet jālūdzās ir par jebkuru. Par jebkuru, lai viņš būtu arī nezin kāds. Nesaukšu tagad vārdā un tā, lai mani tiešām nearestētu. Nu labi, es smējos. Bet bija tāda lieta, un tad, kad pienāca Latvijas brīvvalsts, un mums sākās svētdienas skola, mēs jau sākām 87. gadā jau tā vēl tā kā to jau veidot visu. Un tad tas atnāca šis, kā es teikšu, jau puisīts, jau bija pilngadīgs, smējos ar savu dēliņu. Un atved uz svētdienas skolu. Tas cilvēks, kas jūs tur pratināja. Jā. Un atved uz svētdienas, un tāpēc, kad es par viņu visu laiku, es vienmēr teicu, jūs par viņu lūdzāties. Ja jums ir kādas saistības, jums ir ģimene, jums ir ar kādiem, beigās pat, lai arī nebūtu šodienas politikā kādi tie virssaiši, vienalga, es katru dienu nosaucu sākumā vārdā, pēc tam es vairs vārdā nesaucu, bet es katru dienu ejot uz sabiedrisko transportu, uz trolejbusu, es pa ceļam lūdzu Tēvs mūsu, esi sveicinātu un gods, lai ir. Un es atdodu, ielieku Tēvs tavā klēpī, Dievmātes klēpī, ka viņi iznēsāja, un es pateicos par jebkur šo cilvēku, gods lai ir Tēvam, Dēlam, Svētajam garam. Un tad jau notika arī šīs brīnišķīgās lietas, ka tu aizlūdz, ka tu tādā veidā, es tad netuvojos, bet man tas bija aizkusinājums līdz sirdī. Skaisti. Un redziet, tie ir tādi lietas, kas notika brīnišķīgas, ja mēs paši esam saistīti. Tas nenozīmē, ka mēs neklūpam, ka mēs nekrītam, mēs tāpat tās ir, tāpēc jau ir grēksūdze, tāpēc jau ir un arī man, ja es vēl
būtu, tas jau varbūt kādā citā pārēdē arī par saviem kritieniem, klupieniem, bet galvenais tā ir. Un vienmēr pateikšu, lai kādi nebūtu arī šodienas mūsu valstī, lai arī kas nebūtu, ieliekat tēva klēpī. Es to vienmēr katrā svētdienas skolā arī pieaugušajiem saku. Katru dienu ieliekiet dievmātes klēpī un pateicieties par katru cilvēku, kāds viņš ir. Skaists padoms, jā, uzticēt Dievam. Bet tad atgriežamies pie tā jaunā kristītā jau kalpojošā Gunāra aicinājuma. Un tas jau bija arī tas aicinājums, ka tas gāja ar vien, ka man vēlāk jau, kad nāca jau tādi, tad es atceros, tas jau bija mūžīgo mieru, mūsu draudzes prāves, un bija tavs smelters, un pirms tam jau vēl bija garīdznieks, un viņš teica, Gunār, bet tev taču vajadzētu, jo man jau arī bija manā vēsturē, bija tā, ka man bija kāds laiks arī, kad es studēju arī garīgā seminārā, tad bija pārtraukums, tad bija vēl kāds laiks, bet tad sapratu, kad attiecībā uz aicinājumu, tas tāpat kā vīram atrast savu sievu topošo vai sievai savu topošo vīru, kamēr nav, to nevar, tā nav konserva fabrika kāja, tas ir mans karāta humors. Jā. Es saku, un lūgties un tā, un kad citaicu, tu varētu, tev taču ir, es saku, jā, bet man ir kaut kādīgi iekšējs aicinājums būt šajā pastāvīgā diakoniskajā kalpošanā, ka man tas ir tāds aicinājums, kas es lasīju, ka tas ir notiek, bet visur jau ir un arī Polijā viss, bet mums Latvijā nav vēl tāda. Jā. Un tad es arī pieteicos uz to. Un tad bija tā, tad visi saka, jā, bet tu jau paliki tāds nevis precētais, jau ir mani biedri, arī šeit, kas nāk uz Radio Marija, pastāvīgie diakoni, precētie, un visi saka, jā, redzi, tev jau ir tagad konkurējošie. Es saku, nav konkurējuši. Kāpēc? Es taču esmu celibāti, neprecētais. Un pēc otrā Vatikāna koncila tas ir tā, ka, tas tāds man karāto humors, bet es priecājos, ka Dievs dod katram cilvēkam, vai tas būtu laulības dzīve, vai tas būtu aicinājums uz garīgo kārtu, vai tas būtu uz klosteri aicinājums, vai arī tāpat kā jūs aicinājums šeit esot. Tas ir Dieva aicinājums. Bet varbūt, Diakon Gunār, tiem cilvēkiem, kas tagad klausās vai skatās, un varbūt ir tālāk no baznīcas kalpošanas, diakons, varbūt divos vārdos, kas slēpjas zem tā vārda diakons? Pirmām kārtām diakonus, tas nāk no grieķu valodas kalps, un ir tie paveidi, kas pirmais paveids, kad arī katrs garīdznieks arī nesauks daudz garīdznieks vārdā, kuri arī sākotnē, kad viņi bija garīgajā seminārā, tad viņi tiecās uz to pirmo. Ir jau vēl arī citi, bet tā neiešu tagad ļoti teoloģiskajā tādā. Bet vairāk par to saturu, bet tā šo saturu, tie, kur arī kā kalps, tulkošanā, dievkalps, un arī pirms tam, kā viņi tiek iesvētīti par priesteriem, viņi arī tiek iesvētīti diakoniskā kārtā. Un tad viņi var doties tālāk, kad viņi tālāk saņem arī to priesterisko kārtu jau kā ir. Es saku, tad ir diakoniskā, tad ir priesteriskā kārta, un tad jau es priesteris arī varu vienmēr iepriecināt teikt, un tad jau vēl ir bīskapa kārta. Tā ka nekad jau nevar, ir kur tiektās. Jā, es saku, bet pamatkārta jau tomēr, ka mēs varētu satikties drusk augstāk, tā ir debesu valstībā. Darām, ko varam. Un tad ir tas jautājums, kad arī šajā kārtā, bet tāda arī sāka beidzot, kad man pieinteresē un teica, ka tur arī Polijā un citās vietās ir pastāvīgais diakonāts, pastāvīgā kalpošana. Un tad bija tēvs smelters, viņš teica, kā, un tad tu gribētu tagad uz pastāvīgo? Tad viņš atmet ar roku, labi, ej un dari. Sākumā es tā netiku uzņemts, jo priekš mums tas vēl bija jaunums. Es nesaukšu attiecībā ar kādiem garīdzniekiem, ar kādām augstāku kārtu vēl, bet tādā veidā tad bija, un tad viņš, ja tevi neuzņem, tad neuzņem. Tajā laikā bija viens arī no tā laika bīskapiem, viņš bija tāds ļoti labs un tāds gados un tā, un viņš teica, nē, vajag to izdarīt, vajag izdarīt. Sākumā it kā vēl tās tā neizdevās, bet kaut kādīgi sākās lūkšanās un beidzāt man pateica, labi, izdomājām, gatavojies. Jā. Un tad es nokļuvu. Un tad es nokļuvu tieši šajā kārtā, kas ir pastāvīgais kalpošanas. Un tie var būt arī vēlāk precēti, bet visi jautāja, bet tā tev ir, bet ja tu gribi būt neprecēts, tad tev pirms tam, tas nevar būt, ka tagad tu pieņemsi to lēmumu. Diakonātu, un tikai tad vēlāk tev jāpieņem, vai tagad tu esi celibātā, vai arī tu jau būsi precētais, bet pirmām kārtām vēl interesanti, ka ja tu šajā kalpošanā precēto, tad tikai ja tu esi jau laulāts, tad ar sievas rakstisku piekrišanu. Arī tā vismaz bija
jums neattiecās, vai ne? Jūs bijāt brīvs puisis? Jā, brīvs puisis, bet man jau vienalga bija rakstiski jāraksta, jo mana nevis to, mana jau varētu teikt, tā jau bija mana, nevis topošā, bet māte baznīca. Māte baznīca bija izraudzīta. Jā, uzraudzīta un izraudzīja mani, un tad sākās arī tas, un tad jau nāk arī pārējie. Un viss saka, bet kāpēc tu tā izvēlies, kāpēc tu tālāk, tu taču varētu. Es saku, jūs redziet, tas ir Dieva aicinājums. Un lai arī kā tas nebūtu, bet tu varētu, tu taču ir tādas dotības, un tu varētu arī to, un tu varētu arī būt vēlāk priesteris. Es saku, beigās, kāpēc gan es varētu būt, varbūt arī, ja Dievs izvēlētos, būt arī papa. Es saku, jo man ļoti tīpaši Francisks man arī pateicis, un visi patīk, un tagadējies, es saku, papa arī, es saku, bet tas ir iekšējs aicinājums, ka tev ir jāsakrīt iekšēji, ka tas ir patiesi, taču nevar tev tāpat kā laulība atvest vai puisi vai atvest mētnīt un teikt, tagad tu precēsies. Nē. Un tas arī tā ir savā ziņā, un tāpēc ir arī šie, ar kur mums ir kopība arī ar tie, kuri salauzāti, un tas ir, lai Dievs dot arī aicinājumu viņu aicinājumam arī. Tas ir kalpošana un pateicība Dievam, bet šajā jautājumā tā ir tā izvēle, kas ir tavs Dieva aicinājums, tāpat kā kļūt par diakonu, par tātad diakonos, kalps, tāpat kļūt par priesteri, kļūt par bīskapu, bet īstenībā kalpi ir visi. Tieši visi. Tā katrs savā vietā. Jā, arī jūs savā šajā rādio. Tas ir arī jūsu kalpošanas ceļš. Piekrītu. Diakon Gunār, un tad kādā brīdī tāds vēl viens kalpošanas ceļš, kas jums tika izteikts, ir arī tāds pedagoga ceļš. Jo jau ir tāds kā trends mums baznīcā, Diakona Gunāra svētdienas skola. Jā. To, es domāju, zina arī pat tie, kas nav šajā svētdienas skolā gājuši. To īpaši zina tie, kuri ir gājuši vairākas reizes. Man bija pārsteigums uzzināt, ka arī ir tādi kadri jums, kas netiek no jums vaļā ar vienu reizi. Kā sākās Diakona Gunāra svētdienas skola? Jā, tāpēc, kad pats pirmais, tas jau bija sākums, ka man bija tāds aicinājums jau sākt ar to nodarboties, vēl es pat nebiju par diakonu. Tas bija pirmais. Tas jau bija pirmais, kas man jau bija tā vēlme, ka es zināju, kad ir pat svētdienas skolas, jau bija iepazinies, taču viss ir ārzemēs notika, lai arī kā bija, bet tas nebija, piemēram, Polijā vai kur citur bija, pie mums jau tas bija vēl pat cik Sovietskī sajūz, bet 87. gads, Padomjas Savienība, jau mēs gājām klusi uz brīvības ceļu, un vairs jau tādi ierobežojumi, tā kā ne. Un tad es vienkārši jau pirmās nodarbības, bet tad, kad bija sarunas tad ar bērniem un pusauģiem, arī tā kā jau sākās mūsu jau māsa Lienīte, mūsu dežurante, kura bija jau mūžīgo mieru. Tas jau ir brīnišķīgi, ka viņa arī jau to nodarbojas, viņa jau bija pat arī vēl skolotāja. Un tad ir ienāc prātā gan ar pieaugušajiem, un diakons arī uzsāka šo. Un tad jūs vairāk gājāt to pieaugušo cilvēku apmācības ceļu. Jā, es vēl diakons arī nebija, jo iesvētīts jau tas bija 93. gads, un tad iesvētīja, tālāk, kas nāca, tad jau bija tas laiks, kad vēl nebija, bet es biju Jēkaba katedrālē, un es biju dežurants, un es jau vienmēr saku, kad es jau ar tiem ekskursantiem, kad gāju, tā arī bija svētdienas skola viņiem veseli. Es izgāju, tas jau gāju. Jūs uzreiz izmantojāt gadījumu. Jā, es stāstīju par vēsturi, mēs aizgājām pie viena altāra, pie otra, pie trešā, ko tas nozīmē katoļu baznīcā, vēsturisko, un es saku, ka ļoti daudzi pēc tām, kad atgriezās pat, un tad bija padomu laikā, un man teica krieviski, вы знаете, вы помните меня, jūs man atceraties? Es teicu, как вас нельзя помнить, kā jūs var neatceraties? Bet es jau tas bija man tāds karātā viens, bet viņu ir daudz. Un tad es teicu, ka viņš, un tad mēs pagrīdē, pakluses nodarbojos ar to, kad ar viņiem. Un tad jau, kad 87. gads, tad mēs sākām, un tad jau sākām ieviest arī bērniem, jau sākās gāju uz Latvijas brīvvalsts pusi, kaut arī nebija, bet vairāk mūs jau neviens nevajāja, kaut gan vēl jau viss pastāvēja. Tāpēc es saku, ka man tas līdz asarām bija brīnums, ka tas puisīts vecākos gados atnāca savu dēliņu, vēl tagad to aiztaisot acis, man ir daudzreiz asaras acīs, es domāju, kungs, kāda ir tava žēlstība neaptverima, jo visu dara kungs, un kad visi saka, jā, es tā izdomāju, es tā daru, es tā darīju, mana tā vienmēr vēl tagad svētdienas skolā ir,
kungs to dara. Kungs visu dara. Un sākiet katru rītu ar tēvreizi un sakat, es atdodu to kungam un viņš to dara. Mēs vai nu pievienojamies viņam, vai arī par dziļu nožēlu, diemžēl arī varam atvienoties. Viņš to dara. Jā, un vienlaikus viņam arī vajag tās mūsu rokas un mūsu muti. Visi vienlaikus vajag, bet viņš to dara. Un mēs vai nu pievienojamies, vai atkal ir bijuši gadījumi tur tā, un tad cita atnāk, un tā kā nenāk, paiet kāds laiks. Es saku, bet es jūs kaut ko redzēju, jā, bet es jau biju sākus iet pie, vai biju sācis svētdienas skolā, bet tad es nezinu, kas man uznāca, un kaut kā, es saku, nu nekas, un tagad es gribētu tomēr tagad vēlreiz. Un ir bijuši tādi, kas man satnāca, un tagad arī, kur jau saticis tur bērns, Kristīs vai kā viņš saka, es biju 3 reizes pie jums svētdienas skolā. Tieši tā, jo Diekon Gunār, es atzīšos, es te pirms sarunas uzrakstīju sociālajā tīklā Facebookā, ka es šādu sarunu grasos ar jums noturēt, un tā kā lūdzu, varbūt cilvēki, grib kādu sveicienu nodot vai kādu pateicības. Jā. Klausieties, īsi sakot, jūs tiešām mīl, un es zinu, ka tēvs Andrejs Mediņš kaut kad teica, sakiet labās lietas uzreiz, negaidiet kapa runas. Tiešām tas ir tāds, es domāju, jūs esat tiešām svētīts cilvēks, ka jūs esat to pelnījis, jūs ļoti mīl, un kas bija aizkustinoši? Vairāk cilvēki rakstīja, Diekons Gunārs taču ir mans skolotājs un manu bērnu skolotājs. Proti, ka jūs jau paaudzēs esat mūs audzinājuši. Lūk, un tiešām tur nāca daudz pateicības, un Diekon, un bija cilvēks, kas rakstīja, Diekons Gunārs ir izglābis manu dzīvi. Ja ne Diekons Gunārs manis nebūtu, viņš mani izvilka no bedres, viņš man palīdzēja. Tie var būt vēl, ka pārtraukšu. Tie jau bija tādi, es par tiem nekad arī nestāstīju nevieniem. Es stāstīju, ka vispār tādi notikumi ir bijuši, bet nekad nesauc cilvēku vārdā. Nekad neteicu, kā es tikai teicu, ka tādi ir bijuši. Un vēl tagad, kad viņi atnāk, jo es vienmēr esmu teicis, ka mūsdienās runāt par tādu teikumu, kā lietot vārdu intīmas attiecības. Es saku, tas ir pārprasts, jo īstenībā vārds intīmas ir arī manas attiecības ar Dievu, ir tuvas kopas, un mēs to tikai pārprastā nozīmē. Un tāpēc es saku, es nesaušu vārdos, neteikšu to, bet es esmu ļoti pateicīgs. Un kad atnāk arī tagad vēl cilvēki, un atnāk tādi, kuriem arī sākās kāda atkarības, vai vēl kaut kā Gunār, es atceros, un es jau biju kādreiz pie jums, tad es izgāju svētdienas skolu, tad otrais, bet tad man atkal sākā, es saku, pagaidi. Es saku, nesteigsies, nevajag steigties. Man jau ir tā saucamā, ko es saucu dzēmuldēšanas prasme, es smējos. Visu jādara bez steigas, lai nepienāk pāragras beigas. Var atsākt. Jā, man arī paši savā dzīvē un viss, tad jau mēs kā katoļi arī, tad jau mēs pie grēksūdzes nekad jau neietu. Tad jau mums pie grēksūdzes arī nevajadzētu vai neiet. Un viss, kāpēc ejam? Tāpēc, kad lai pat esam krituši, mēs atkal varam piecelties. Mēs atkal ceļamies, mēs ejam tālāk. Un manā periodā, ja tas būtu stāsts, tad arī, kā saka, citiem mati varbūt stāvus celtos, bet katram ir savu pieredzi, kur arī kārdinātājs jau visu nāk un līdz pēdējiem elpas vilcienam. Bet tajā pašā laikā šī uzticība, uzticos tev, kungs. Tu to visu dari. Un es pievienojos, vai es atvienojos, un kad visu to pastudies cilvēkas atnāk, un tagad arī, pat vēl kāds pāris dienas atnāca, es teicu, jūs jau man laikam atceraties. Zini, ko, noteikti atceros, bet labāk tomēr atgādini. atceros, bet labāk atgādini, jā. Un tad, kad to pasaka, viņš saka, jā, bet jūs atcerat, tas bija tad, un tur bija arī, es saku, jā. Es saku, tagad atceros. Man jau arī ļoti garšo suliņas, ābolu sulpa, piemēram, vēl kāds, es saku, bet ir arī vēl citi. Es nekad neteikšu, ka to nevarētu lietot. Es saku, piemēram, kad esmu bijis arī, vai tas ir kāzās, vai man uzaicināšu vēl kaut kur, jā, taču es varu pacelt un arī pielikt pie lūpām un tā. Es saku, bet tas ir cits jautājums. Bet tajā pašā laikā, ja tu esi atnācis, es saku, ko mēs darīsim tūlītās? Tu atceries? Mēs tūlītās lūksim Tēvu reiz kopā, ieliksim atkal no jauna Tēva klēpī, mēs lūksim, es esmu sveicināta, ieliksim Dievmātei atkal, tev iznēs sākā, viņa iznes bērnu Jēzu.
un mēs pateiksimies Dievam gods, lai Tēvam un Dēlam Svētajam garam, lai kāds arī tu nebūtu. Jo mums vienmēr liekas, nu tas jau ir tur un tur, bet beigās var rasties tāda manām domām, ko vienmēr teicu svētdienas skolā, nekad nevienu nesūtiet uz, nu neteikšu, kā Letviņiem teikt, ceitu, nu tā tālāk, bet es saku, jo var jau gadīties, ka tie liekas, ka tie, kurus mēs tā esam likuši, ka viņi jau būs tur, un beigās mēs ar viņiem sastopamies pie kunga. Un sastopamies debesu valstībā. Tiesāt, bet labāk, tādā ziņā nepieņemu to dzīvesveidu otra cilvēka. Es nepieņemu, un tā sadraudzība man var būt tikai tādā, ja tas ir lūkšana un pārējā, arī šajā kopsadraudzība nevar būt citādokos paveidos, bet tajā pašā laikā sadraudzība. Un tāpēc vēlreiz atkārtēju, jau visus šos gadu desmitus, katru rītu ejot uz trolēbus pa ceļam, viss sākās. Tēvreiz, esi sveicināta, gods lai ir, un es ticu, lai pats sev apliecinātu, ka man arī savu ticību. Saku, un tur es saku, kungs, tagad ir jauns vēl man, nosaukšu vārdā, bet tam vairs vārdos nesauc, un tas ir gadu desmitiem. Es vienkārši viņus visus tev uzticu. Un tu zini visus pēc vārda. Bet jums ir kāda pašām sava, apmēram kaut vai grāmatvedība, cik cilvēku ir gājuši caur jūsu svētdienas skolām? Apmēram. Varu pateikt, es jums pateikšu, mans mīļākais priekšmets, zina, man bija literatūra. Jā. Un tad, kad bija gramatika, lai Dievs pasargā, un tad, kad bija matemātika, tad es tevi, bet tajā pašā laikā es vienmēr, skatoties cauri visiem šiem gadiem, bet sākumā drusku tas ir skumjas, ka tagad arī visus gribu lūgt, radio klausītājs un visu pārējo un skatītājs, ieliekat arī šodienas jaunāko paudzi, viss cilvēks tēvklē pie dievmāts un pateicties, jo vajag atsākt, jo ir ļoti liels skritums visos šajās jautājumos. Svētdienas skolā, gan tas arī attiecībā, bērni kaut kādīgi mums arī tā drusku vairāk, tad attiecīgā uz pieaugušajiem un tāpat arī uz sadrinātu iemīliešos tikšanos arī tagad katru ceturtdienu Trīsvienības baznīcā mums ir, es jau esmu ļoti priecīgs, jo tā man jau kā draudz prāves vienmēr teica, kā tu taču esi mūsu draudz loceklis, tu tas esi Purčikā dzīvo, Purciemā. Purciema puika, jānāk kalpot. Es saku, tu taču un tā. Viņš saka, un tagad atkal, kad ir, un arī tas ir mazni, bet mums ir jālūdzās, jo visā vēsturē kristīgajā ir bijuši kritumi, un tad ir pacelšanās. Un tāpēc vienmēr jālūdzās arī, ja ir ģimenē, ja tas nav, lūdzaties par viņiem, lūksimies katrs par sevi, un tad jau, ir tagad zināmā mērā, bet tas ir visos gadsimtos bijis. Bet, lai mums arī būtu prakse, ka tikai, jau tā, un tad sākās pašieņemtība no sevis. Redz, cik daudz tagad pie manis nāk uz svētdienas skolu, un redz, cik tas ir, un tas sākās tā, lai parādītu, ej pazemībā. Un pateicies, kaut vai atnāk tie daži, pateicies par viņiem. Kungs, tā ir tava dāvana, jo mēs jau nezinām pēdējā pasaules brīdī, kādā veidā, varbūt mēs būsim kopā kādi 2-3, kur varēsim palūgties. Bet es tā uz priekšu dienšu mājas dod mums šodien, par to, kas ir šodien. Tas jau tā kā viena no atbildēm uz to jautājumu, arī, kas mums ieskanās šīs te sarunas tajā džingliņā, kā šodien lūgt? Jūs jau arī tādu konkrētu padomu teicāt par to rītu, ka tiešām vienkārši ar vienkāršām lūgšanām uzticēt Dievam. Gan cilvēkus, ar ko mēs esam saistīti, gan to dienu un tā. Bet varbūt, ja jūs vēl par to savu garīgo rutīnu, kā šodien lūgt, kā jūs arī ieteiktu? Es domāju, ka vienmēr arī tad, kad es esmu arī baznīcā un visur pārējā, jūs varat, un tas nav obligāti, ka jūs tagad esat baznīcā. Katrā ziņā mums jau kā kristiešiem svētdienas svinēt, tas ir īstenībā jau, negribās galīgi teikt līdz noteikums, un jūs jādara, bet tas jau mums dod, tas mūs dziedina arī, tas mums palīdz iet uz augšupēju un attiecībās visā pārējā, bet tajā pašā laikā vienmēr taču var ienākt dievnumā, un es ļoti bieži katedrālē jau taču redzot esmu, un kad ienāk un kā, un cilvēki ļoti lūdzās. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši liek Dieva priekšā visu, kas ir uz sirds, un to var darīt arī mājā, to var darīt arī cilvēki, kuri saka, bet es esmu tagad guļu uz gultas pavisam, arī tur to var darīt.
Un pārējie var būt kopā ar jums arī būt. Un apmeklēt arī tos, kā es saku, kā vienmēr, piemēram, ja mums ir arī tāda palīdzība, kad mēs nākam pie citiem cilvēkiem un kad mēs varam viņiem arī palīdzēt un kādā veidā, tad arī palīdzēt, paņemiet maizes klaipiņu līdz, palīdz to, bet tajā pašā laikā palūksimies. Šādos visos paveidos, bet vienmēr atcerieties, ka ja jums ir kas uz sirds, liekat to Dievu priekšā visu, kas ir jums sirds. Jā. Visu, nevis tā, ja es to teikšu, bet varbūt, ka man par Dievu arī kaut kas ir. Pasakiet arī to, jo Dievam pret jums nav tajā brīdī. Viņam nav, viņam tikai vienīgais tas, es pat seicu, izdomā, tagad jau Dievs man lītās, laikam man ēles zigunīs jau degt. Tāpēc, kad viņam arī ir sirds sāpes par jums, ja mēs esam vienotājs, mēs kopīgi ģimeni būt ar tēvu, kurš ir debes tēvs, un būt svētajā garā, un būt ar Kristu kopībā, un tur arī tādā veidā, tā kad būt šajā kopībā, un tas arī iepriecina, un likt visu Dievu priekšā, palūgties, kādā veidā, lai arī tas nebūtu. Un es vienmēr arī saviem saldējiem pārīšiem, kurus sauc visi nāk pie manis, un kur nāk uz kristībām, un kur vēl, bet bet mēs tagad arī mums ir grūtības, un mēs Dievnamā neesam, un tā. Bet jūs palūgties variet. Man ir vienmēr tāds ieteikums, kad jūs dosieties pie miera, un jums ir ģimene un bērni, pat ja jums ir ratiņos, lai viņš padzied tajā laikā kaut ko. Palūdzieties tēvreizi, es sveicinātu gocei, un ieliekat visas lūkšanas pirms gulētiešanas tēva un dievmātes klēpī, jūs redzēsiet. Bērni varbūt, ja viņi tur arī paši, nevajag uz lai viņiem liktu līt jau ar dūri pa pieri vai vēl. Bet tas parāda, ka tajās attiecībās, bet vienalga palīdz kaut vai iztikas minimums. Bet tas ir vajadzīgs. Lūk, varbūt kāds ir tagad tikko pieslēdzies mūsu sarunai, domā, kas tas ir par brīnišķīgu kungu, kas tādas jaukas lietas šeit stāsta. Gribāt vainoties, cik brīnišķīgs to nelietosim. Gunārs Konstantīnovs, diakons no Jēkaba katedrāles, Dieva kalps, kā mēs noskaidrojām, ko nozīmē diakons, jau leģendārās diakona Gunāra Svētdienas skolas vadītājs un pasniedzējs, un tad, kad cilvēkiem jautā, viņi saka, vai diakons Gunārs, tur tie taču tie teicieni viņa, un arī cilvēks saka, viņš taču dzejā runā, viņš uz vietas dzejas rindas sacer un tam līdzīgi. Un tad ir otrs spāns, kas saka, stingrs, ļoti stingrs. Un tad tas jautājums, diakon Gunār, šodien pasniedzējs diakons Gunārs, un tajā sākumā, tad vairāk tagad ir stingrība, vairāk tagad ir tas burkāns vai vairāk pātaga? Kā ir laika gaitā mainījies jūsu pedagoga ceļš? Pātaga nav tā bijusi. Gluži nav, Paldies Dievam. Tomēr, tā ir metafora, protams. Tomēr viss ir dzīve vēl, bet piedodiet, ar mēli arī var piebeigt. Par to tieši ir runa, Redziet, tas ir arī varbūt tādā manā temperamentā, manā raksturā, visā pārējā, bet man arī vienmēr, kad nobeidzās, tad es saku, tikai neņemiet ļaunā visu šo svētdienas skolas laiku, es saku, bet tāds ir mans eņģeļa raksturs. Tikai izrādās, eņģeļi ir dažādi. Eņģeļi ir dažādi, jā. Es saku, un tas ir tāda vērbūt, tāpēc, kad es arī audzināts, man bija, piemēram, mani audzināja mana vecā māte. Manā vecā māte bija, viņa taču kara laikā bēga projām no Pēterburgas, ja viņa jau skaitījās kapitālisti, un paldies Dievam, viņi varēja šeit un palika dzīvi. Viņa bija Anna Zahārona, un kad jau man jautā, bet kā tad viņi bēga, tāpēc, ka bija KGB, es saku, bet nē, mēs jau paši bijām KGB. Kā? Tu sadarbojies? To jau visi zina, man anekdoti. Visu mūžu. Konstantīnovs Gunārs Borisovičs. Es dzirdēju šo joku pirms sarunas, tāpēc jau paspēju iesmieties pirms šī saīsinājuma. Un tāpēc vecā māte, bet viņa man ir ļoti stingri audināja, bet tajā pašā laikā viņa parādītā audzināšana bija ar kā stingrība, bet tad, kad es biju slims, tad pirmām kārtām es nedrīkstēju no gultas kāpt laukā. Viņa atnesa pat, ja varētu teikt mūsdienu valodā, šīberīt arī visu. Viņa man, es izveseļojos, pat bija arī kādas, bija arī gripas, tagad gripa, padomu laikā arī visu, un gripa tas jau bija, līdz kāda bija tevi visu laiku. Un tad, kad mēs kaut kur arī braucām, viņi man veda uz kaut kur, vai uz Siguldu, vai vēl kaut kur, bet visur bija stingrība, un tajā pašā laikā vēl, kas bija mana Anna Zahārona, mana vecmāmiņa,
Viņai bija tā tuvāk mīlestība, jo viņa bija pat arī šuvēja pēc profesijas. Un viņa šuva man visu. Un kad visi skatījās un Gunār teica, kur tev tas ir? Kāds tev tas skreklis, kāds tev tās īsās bīsī, kāds tev ir? Vecmāmiņa kāds šovas. tev ir, jā, to visu, kāds tu uz skolu gāja? Es saku, jā, tā bija viņas kārtība, bet viņa pat arī visu skaisti ļoti tā. Un tas bija arī varbūt tā sakārtotība no viņas puses, bet tajā pašā laikā viņa parādījās ne tikai, ka tā tev paglāstlītās, ne? Viņa to izdarīja, bet viņa arī parādīja, ka tev jāaug arī, tev jākļūst pilngadīgākam no gados arī. Un tāpēc es vienmēr pateicos par to, un tāpat jau arī mana māmiņa un māsa, un visi, mani vakal mamma jau tētis jau nāk no Pēterburgas, un tāpēc, ka tagad sāka runāt par tiem, kas man arī tā daudzreiz skumni, kā tad вы по-русски говорили? Es saku, tak, ja es šo tagad runāju, vai tad valodā, tad jau citās valodās, tad jau izveidot, nu tad jau, bet vācu valodā, skolā var izvēlēties krievu vai vācu valodu. Tas ir krievu vai vācu vai angļu valoda, es izvēlējos angļu. Kaut gan tādā veidā. Tagad šie visi jautājumi ir tā, ka tuvāk mīlestība, tai jāpaliek visu mūžu. Jā, tu nevari padoties kaut kādam, kas tas ir jau kā saka, iet uzbrukumā otram cilvēkam, bet sava rakstura, sava temperamenta, sava tā, vienmēr jau jāpaliek ir maigākam. Un tāpēc, lai arī kā audzināja, bet tajā pašā laikā atkal tā mīlestība bija ļoti liela, un tāpēc, kā man visa vēl ir no mammas puses, tā ir visu ošu dzimta vēl. Tagad vēl viss tās, kur viņi dzīvoja, ka audzināja, tur arī bija dažādi, bet tur atkal, kad brauc pie vienas vecmāmiņas, kad brauc pie viņas, tur arī bija mīlestība. Bija varbūt tie dažādi raksturi, bet tajā pašā laikā visi parādīja tuvāk mīlestību. Un tas ir būtiskākais. Un tas nozīmē, ka jūs saņēmis šo tuvāk mīlestību, varējāt nest arī saviem audzēkņiem un to starp ar stingrību. Es atgriežos atpakaļ pie tā sava jautājuma, jo tas, ko es gribēju, kāpēc es par to stingrību runāju, jo daži man cilvēki sacīja, jā, ka tiešām strikts un tā kā sabijušies mazliet iet uz svētdienas skolu. Nu, es ceru, ka pēc šīs sarunas, kur jūs tik daudz tiešām par mīlestību un tuvāk mīlestību runājat, un arī, nu, tas jau redzams sejā, ka tas ir arī klātesošs jūsos, jāsaņemās bailes pie malas un jādodās uz šo svētdienas skolu, kur izrādās var arī atkārtoti. Es pieļauju, ka viens tas kurs ir droši vien uz lieldienām tagad beidzies. Es tās liecos domāt, vai ne? Tagad vēl mums ir tā, ka tagad jau ir, kas ir līdz pieaugušajiem, kā es saku, kaut gan tagad jau pie manis nāk arī tādi, kuriem ir 8. klase, 9. jau arī 10. 11. 12. jau bet arī es saku, 8. 9. tas arī jau var tikpat kā vidusskola. Brīnišķīgi. Nu, kāds tagad klausās un domā, bet es gribētu paskatīties, kā tas notiek, kas jādara. Jā, un vienkārši būs jāpiesakās, jo tagad jau nobeigsies nodarbības, kas attiecās uz bērniem un tā. Jā. Mums būs drusku ilgāk, jo tagad jau daudz dažādi svētdienas mums ir izskrit un pasākumu un tā, bet tad jau atkal sāksies tas parasti mums jau ir kaut kur pat vēl arī ne septembris, bet citreiz jau iesākās arī jau varbūt oktobra sākumā vai septembra vidū, jo kāpēc arī, tāpēc, kad bērni gatavojas uz skolu un arī citu uz augstskolām visur, nu, lai viņi var tur ieiet, nevis uzreiz viņiem, ieiet savās sliedēs, un tad kā plusiņš nāk svētdienas skola. Un tad jau un tad tā pieteikšanās notiek Jēkab katedrālē Vecrīgā pieteikties, bet vispirms jau tā pieteikšanās ir tāda, ka vienkārši jāizlasa ziņojumos vai jāiet arī mājaslapā katedrālē, jāapstāsta, kad uzsākās svētdienas skolas nodarbības, un vienkārši tā pieteikšanās, ka tajā dienā ir jāierodās. Un tad mēs visi arī esam katedrālē sapulsējamies, tad mēs paskatāmies arī svētdienas skolas telpas, un tad jau mēs tur iepazīstamies, un tad pierakstamies, un ja kuri vēl nevar pirmajā reizē, nu varbūt arī otrajā. Nu, ja kādam ir vēl grūtāk, nu arī trešajā reizē, bet nu vairāk gan nevajadzētu. Jā, nē, es domāju, paliekam pie tā, ka uz pirmo reizi, lai viss ir kārtībā. Un vēl no sevis piebildīšu, ka man jau arī ļoti patīk Diakona Gunāra svētdienas skola. Es nekad neesmu bijusi, bet kāpēc man patīk? Jo esot obligātā lasām viela mieram tuvu visiem dalībniekiem. Jā, un šeit man uz galda stāv parādu, vai man redzēst vai nē, un jau jaunais jūnija
mēnesis. Jā, lūk, un tas jau, Obligāti. protams, uzreiz ļoti man kā redaktoras sirdi silda, vai ne? Un varu vēl tik pievienot, ka tas ir manā svētdienas skolā bērnu, tur tā, bet pieaugušajiem obligātā lasāmviela. Kolosāli. Obligātā katru dienu, un tad es saku, tad, kad mēs atnākam svētdienā, tad mēs sākam ar lūkšanu, un tad mēs ejam cauri. Un tad es vienmēr uzdodu jautājumu, bet vai tev ir kaut kas šajā nedēļā tevi satvēra? Vai kaut kādā veidā, padalies varbūt, kaut kas, kad griba. Un ja gadījumā kāds arī nepadalās, tad bija kaut kas mani satvēra, kāds no lasījumiem, bet parasti arī aizlūkšanām visām parasti, vai piemēram, Dieva gars, lai atjauno zemi, attaisī vaļā, aleluja. Lūdzu, tas ir, kas mūs arī uz arī vasaras svētkiem veido. Un tad arī tā, un tas man ir jau mieram to, un visi, ja viņi arī nav, es saku otrām kārtām. Ja jums ir ģimenē kādas grūtības, ja jums ir kaut kādā veidā, jūs zinat, tagad arī ir daudz reizi, un varbūt arī jūs esat daudz bērnu, jūsu vai vēl, jūs vai skolnieks, kaut vai finansiāls, par to nesatraucaties. Par to Gunārs personiski ir padomājis par to, jūs varat pie manis visu, mēs vienmēr, kad pirmā nodarbība sākās, man stāv uz galda, šeit ir mieram tuvu, ja jums nav, jūs varat paņemt, tikai es tad pierakstīšu, un attiecībā par pārāko, kā to tādu, tad jau centīšos pats personiski kompensēt. Cik sirsnīgi. Jo kaut kas jau man jādara ir, es taču nevaru tikai runāt tik skaisti, tagad jums tā, vienkārši jātaisa savs maciņš un jānāk tuvāk mīlestībā jums pretī. Un ja jums ir tāds, tā ka jūs par to nesatraucieties, bet mani jūs gan satrauksiet. Ja jau pirmajā nodarbībā nebūs, otrajā un trešajā, tad tā, bet ceturtajā tad skatieties. Tad varbūt jūs jau būsiet mieram tuvu, bet es gribu, lai jūs ieiet tajā mierā. Paldies, tiešām. Es sirsnīgi jums pateicos, jo skaidrs, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas nenojauš, ka šāds brīnišķīgs izdevums eksistē, vai ne? Lūk, Diakon Gunār, dažādas tās tēmas esam pacēluši, tiešām, atgriežoties pie tā Andreja Mediņa aicinājuma, ka teikt tās labās lietas, skaidrs, jūs esat tā mūsu leģenda, dzīvā leģenda. Dzīvā, pateicība Dievam. Šis te viens tāda epizodīte, ko es atceros pati no savas jaunības, jūs taču bijāt vieniem mūsu draugu kāzās cilvēkiem pārsteigums, un tad es smējos, ka ir cilvēki, kuriem no tortes kāds lec ārā, un ir cilvēki, kuriem pretī nāk diakons Gunārs un viņus uzrunā, jo tas puisis, kas laulājās, bija jūsu liels fans, un tas, ko viņš vēlējās, tiešām ir tā kā diakona Gunāra svētība viņa tajā skaistajā dienā. Lūk, tā, ka tiešām paldies par šo te kalpojumu. Bet par visam pateicība Dievam. Pateicība Dievam. Bet vēl pirms sarunas varbūt beigām, lai nav tikai vis tādos augstos toņos, bet ja tagad kāds vai tādos svētos, vai šis puisis vai kāds cits, grib kaut kā jūs iepriecināt. Kas būtu tie vienkāršie cilvēciskie prieki, kas jūs iepriecina? Pirmais jau noteikti, ka sāksies jaunā svētdienas skola. Un tas ir jūs iepriecinājums. Jā, tas ir. Tas saucās mūsdienu valodā number one. Bet jebkurā gadījumā iepriecinājums arī vienmēr, ja jūs kāds gribēsiet ar kaut ko iepriecināt un atnesīsiet man kādu kuku, jo izsaka, tev jau laikam pašām varbūt kuku. Es saku, un kādu visi Es saku, jo mums ir vienmēr tā, kad arī katedrālē vai kaut ko, tad jau es varu uz kopgaldu kaut kur aiznes, un tāpat ar dežurantītēm manām labākajos gados, kur mums ir brīnišķīga Annelīte, tikai 93 gadi un vēl līdz šim brīdim, līdz pēdējā ēdevēja. Tā kad, tas ir iepriecinājums, ka mēs varam palīdzēt. Nākt iepriecināt, bet tas nav obligāti, ka, es tagad neaiznesīšu diakonam. Bet tiem mazajiem prieciņiem un saldumiņiem arī esat atvērts. Visu, ko, Mīļo diakon Gunārs, skaidrs. Es ceru, ka īstās ausis to dzirdēja, ka ar kādu aprīkojumu jāiet uz pirmo svētdienas skolas nodarbību, bet tas jau būs rudenī. Vai drīkst vēl pievienot? Bet arī starp tiem ir neīstās ausis arī labprāt gaidīšu. Arī drīkst. Ļoti labi sacīts, darīts. Tātad, lūk, kā šodien ticēt, kā šodien lūgt. Es domāju, kaut kādas atbildes mēs sniedzām, jūs sniedzām. Es vienmēr sarunas
sarunas beigās gribu tā kā arī padalīties ar to, kas mums ir, un es šodien tā nospriedu, ka mums ir arī atbild uz jautājumu, kā šodien lūgt tajos mūsu izdevumos. Gan jau jums jau ir, bet varbūt noderēs kādam citam. Vai jūs jau esat cerības svēceļnieks? Ceru doties. Īsti sakot, tur ir jāvāc zīmodziņi no jubilejas dievnamiem. Tostarp jūsu katedrāli ir jubilejas dievnams. Vēlu ļoti daudz cerības svēceļnieku pieplūdumu. Mieram tuvu jums jau ir, bet es ceru, ka tas ir paņemts līdz. Bet šitas būs. Skolā. Jā, bet īstenībā tas vēl man nebija personiskais. To es tikai aizņēmu. Tagad toties ir personiskais. Nu, lūk, un tad tas trešais, kas to būtu domājis, ka mēs šodien izdosim grāmatu, kara laika lūkšanu grāmata. Brīnišķīgi, bet, protams, es priecājos to no jums dzirdēt, bet kopā ar šo dāvanu es varbūt tad uzdošu to pēdējo jautājumu, ka skaidrs, droši vien arī pie jums cilvēki nāk un saka, ko man darīt, man ir bailes, man ir smagas domas. Ko jūs iesakat šim šodienas cilvēkam, kas saka, dodu jums dāvanu? Bet es vēl neņemu pretī, bet pagriežu roku, lūk, ir atbildes šajā arī. Kara laika lūkšana grāmata. Jūs iesakat to? Es no visas sirds iesaku. Un es arī visiem radio klausītājiem iesaku. Un es centīšos to arī iesteikt tie, kas pie mums nāk un viss, jo viņi mums ir pieejami Jēkaba katedrālē grāmatu galdā. Viņi ir pieejami, jo lai izlasot kaut vai, kādi tie lasījumi tur ir visi, bet viņi ir tik brīnišķīgi un visā kaut kādā veidā, tas ir vienreizēji. Dievs tevi mīl vairāk nekā tu mīli sevi, kā teica Svētais Augustīns. Dievs katru no mums mīl tā, it kā mēs būtu viens vienīgais. Zinat, atšķir ļoti aizkustinoši pašam. Paldies. Neviļus, es uzprasījos uz grāmatas reklāmu, bet sanāca tomēr arī atbildi ļoti personiska no jums. Ļoti. Un tā kā noteikti iesaku. Un katedrālē tas ir iespējams arī saņemt. Varbūt neskatieties uz to, kas tur varbūt, kā jau mēs daudzreiz sakam, ne jau pastīšos, kas ir sākumā, bet pastīšos, kas ir beigās attiecīgi cipariņi. Bet, ziniet, saprotiet, bet daudzreiz, ja mēs upurējam kaut vai jo tam visai labestībai, visu šo cipariņu, tad tas nozīmē, ka mēs atsakamies tikai uz tuvāk mīlestību pret cipariņu, bet gribam ieiet tuvāk mīlestībā viens pret otru un arī pret visu, kas šeit ir teikts. Sirsnīgs paldies par veltīto laiku, paldies klausītājiem, skatītājiem par uzmanību, svētīgi mums visiem turpinājumu un līdz kādai citai cerams drīzai reizei. Jā, ar Dieva palīgu, bet pamatā dienišķo maizi dod mums šodien. Un pateicos par to dienišķo maizi, kas ir šodien saņemta. Pateicība Dievam. Paldies. Un pateicos arī jums, pateicos arī vēl, tad dažiem nesaukšu vārdā, jūs jau varbūt aizmirs. Kalpotājiem aizmugurē. Jā. Bet kalpotāji aizmugurē. Paldies Dievam, ka mums ir tāda kalpotāja un ar visām šīm norisēm. Un ne tikai tas, kad es varu šeit runāt un te var dzirdēt, bet ka man arī var redzēt un visu. Gan drīz jau gribētu pagriezt to aparātu otrādi, lai redzētu arī to pašu kalpotāju. Bet, ja viņš nepagriezīs, vienalga izsaka viņam pateicību. Tas kādā citā reizē, bet katrā ziņā pateicība visiem un visu to labāko. Jā, ar Dievu. Ar Dievu. Mierīgas sarunas nemierīgajiem.